Turpinām apskatīt nākošos ļoti svarīgos kritērijus kompānijas izvēlē. Un nākošais punkts ir mārketinga plāns. Mārketinga plāns ir viens no ļoti svarīgiem kritērijiem kompānijas izvēlē. Un ir vienkārši kritēriji, kuriem ir jāatbilst ideālam mārketinga plānam. Pirmais, cik naudu kompānija izmaksā tīklā. Un pats galvenais pievērs uzmanību, cik reāli kompānija naudu izmaksā tīklā. Es tev iedošu ļoti vienkāršu piemēru. Ja tev saka, ka tu pelnīsi 20% no punktiem, bet punkti ir 4 reizes mazāki nekā reālā nauda, tad nav grūti saskaitīt, ka tev maksās nevis 20%, bet 5%. Vienkārši izdali 20 par 4. Otrais, kam tev ir jāpievērš uzmanību, tas ir maksimālais dziļums. Pievērš uzmanību tam, cik tu šajā mārketinga plānā varēsi pelnīt no dziļuma. Un šeit ir ļoti būtiski pievērst uzmanību tā saucamai apgriešanai. Ja cilvēks aizvēra tādu pašu statusu kā tu, vai varbūt vēl augstāku statusu nekā tu, tad noteikti pievērš uzmanību tam, vai šajā mārketinga plānā tu zaudēsi savus ienākumus, vai tu turpināsi tos saņemt. Šis moments ir ļoti svarīgs, jo galvenais ienākums tīkla mārketingā nāk no dziļuma. Piemēram, ja tev pirmajā līnijā ir 10 vai 20 cilvēki, tad tev 100. līmenī tie var būt 1000 cilvēki. Bet ja tu no 10 000 saņem 1/10 daļu, un ja tev to nogriež, tad tu no turienes nesaņems neko. Ideāli ir tad, kad mārketinga plānā šī apgriešana nav. Svarīgs faktors ir arī, lai mārketinga plāns būtu vienkāršs. Jo tev mazāk noteikumi ir jāizpild, lai tu saņemtu savus bonusus, jo labāks mārketinga plāns. Paskaidrošu. Mēdz būt tādi mārketinga plāni, kur, lai tu saņemtu savus bonusus, tev ir jāizpilda kaudze ar visādiem noteikumiem. Tur ir sānu apjomi, grupas apjomi, personīgi ikmēneša apjomi, noteikts zaru skaits pie noteikta status noteiktā dziļumā. Tā vien gribas uzprasīt, varbūt vēl pilnmēnesis naktī, kad mēnesis būs 5. mājā, bet Merkurijs ne retrogrādā. Tev ir jāatrod krustojums ar 7 ceļiem un papardes zieds. Priekš kam tik sarežģīti? Viss ir ļoti vienkārši. Tas tiek darīts tāpēc, lai cilvēkam būtu sarežģītāk saņemt savu naudu. Viņam it kā tiek solīti lieli procenti, bet, lai tos saņemt, ir jāizpilda ļoti sarežģīti noteikumi. Attiecīgi, jo mazāk noteikumi ir bonusu saņemšanai, jo mazāk ierobežojumu, jo godīgāk ir kompānija un jo godīgāks ir mārketinga plāns. Tātad mārketinga plāna vienkāršība. Ja ir kilometriem noteikumi, tad arī process būs ievērojami apgrūtināts. Un vēl viens svarīgs kritērijs ir darba sistēma un apmācības. Ir vajadzīga vienkārša duplikācija, lai jebkurš cilvēks bez īpašām prasmēm varētu atkārtot to, ko viņam māca. Jo vienkāršāk būs uzbūvēta apmācību sistēma, jo vairāk pārliecības, ka tīkls nepārvērtīsies sabojātos telefonos. Un rezumējot visu augstāk teikto, teikšu tā. Kompānijas izvēle ir atbildīgs un svarīgs moments. No tā, cik pedantiski tu pieeši šim jautājumam, ir atkarīgs tas, kā tiks veidots tos turpmākais bizness, cik tu nopelnīsi naudu, cik ātri tu varēsi attīstīt savu tīklu un savu biznesu. Par šo tēmu mēs vēl turpināsim runāt nākošajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu garām arī nākošo video.